tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. marta. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscenā. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Labvakar, cienījamie basketbola līdzjutēji, ratiņu basketbola fani. Esam Cēsu 2. pamatskolā, sporta zālē, un šobrīd notiks tātad tradicionālā ratiņu basketbola turnīra spēle Cēsu kauss 2015. Un šajā spēlē konkrētajā tiksies ļoti spēcīgā komanda no Pēterburgas Alianse pret VF Rīgu, Latvija. Varu pateikt tikai to, ka uzreiz šī ir augstākās raudas spēle. Un pagājušajā gadā Rīgas kausa finālā, varētu teikt, izšķīrās viss pēdējās sekundēs, kad uzvaru izcīnīja VF Rīga, bet tad mazliet savādāks sastāvs bija gan vieniem, gan otriem. Šobrīd es varu pateikt, ka Nevski Alianse sāk ar spēli ar numuru 11 Jerusevičus, numuru 12 Aleksejs Sičaus, numuru 9 Vitautas Kučas, numuru 8 Čaplinskas un numuru 20 Somu leģionārs Leo Pekka Tahtī. Savukārt VF Rīga uzsākuši spēli sekojošā sastāvā: Rukavišņikovs numur 4, Kirilovs numur 14, Gabranovs numur 15, Bērziņš numur 7, Eks numur 13, tikko Kirilovs aizmeta garām, un ātrā uzbrukumā dodās Nevski Alianse, Čaplinskas 2-0 vadībā Nevski Alianse. Rīta reportāžā es jau stāstīju par Latvijas ratiņu basketbolu kā tādu. Kaut kad mēs pie tā arī atgriezīsimies, bet pagaidām pievērsīsimies spēlei, kas ir noteikti interesanti no tā viedokļa, kad varētu izšķirties ļoti augstas vietas risinājums tālāk. Par turnīru tabulu es pastāstīšu pēc otrās ceturtdaļas, kad būs mazliet vairāk laika un kad būs spēles risinājumi zināms, bet šobrīd 2 lietuviešu leģionāri Jaruševičus izspēlēja uz Čaplinsku un 4-0 vadībā Nevski Alianse. Pagaidām VF Rīgai nav argumentu pret ātriem Nevski Alianse uzbrukumiem. Šobrīd Gabranovs 3 punkti, bet tāds avantūrisks metiens un Tahtī nesavāc bumbu. Labi, kad ir abi divi Kirilovs ar Eksu. Ilgonis Eks piespēle Gabranovs Bērziņam, bet Bērziņš vienkārši brauca, bet nestiep rokas. Šajā gadījumā ratiņu basketbols ir tas sporta veids, kas atšķirās no lielā basketbola vai no skrejošā basketbola, kā mēs to saucam, kad vajadzīgs ne tikai darboties, braukt ar ratiem, bet arī spēlēt basketbolu. Un tā ir liela atšķirība. Tagad Skučas savāc atlikušo bumbu pēc Tahtī metiena. Sičaus, Čaplinskas garām. Kirilovs labi, kā pamanīja Ekam bumba. Tagad Gabranovs. Un tāpēc ļoti svarīgi ratiņu basketbolā ir tātad spēlēt gan ar galvu, gan ar ķermeni, gan ar rokām. Un vēl vadīt tehniku. Lieliska piespēle no Gabranova puses. Kirilovam bija jāmet iekšā, bet viņš diemžēl aizmet garām. Tagad Tahtī ātri virzās šis somu raķetnieks Skučas labi, kad netrāpīja, bet sots Kirilovam. Pirmā piezīme.
Un laikam 2 sodmetieni. Jā, 2 sodmetieni jāizpilda lietuviešu leģionāram Vitautas Skučas, kas arī komandas kapteinis, spēlējušies treneris un tā tālāk. Un tas ir tas spēlētājs, kas sagādā vislielākās nepatikšanas tad, kad Latvija spēlē ar Lietuvu B grupā. Tagad pirmais metiens neprecīzs, otrais arī neprecīzs, neraksturīgi šīm spēlētājiem, abi soda metieni garām. Tagad Kirīlovs, Bērziņš atraujās, nē, tagad vajadzētu padomāt pa Gabrānovam piespēli, tā arī notiek. Gabrānovs griežās, apgriežās vēlreiz, nav kas iet, un šeit, nu nevajag šitādas piespēles, vienmēr riskants ar to, ka bumbu var pazaudēt. Rīgas komandā maiņa, Urga nomaina Ilgo Neku, savukārt Lasmans nomaina Ansi Bērziņu. Tātad 2 centru rokāde. Savukārt Sičovs ievada bumbu. Es nepastāstīju par šīs spēles tiesnešiem. Tie ir Republikas kategorijas tiesnesis Ģirs Broks no Gulbenes, un tāpat arī no Gulbenes ir Armands Imers, bet viņš savukārt ir starptautiskās kategorijas ratiņbasketbola tiesnesis. Un šobrīd 11. numurs Jarusevičus man atgādina ļoti Lietuvas lielās krievušā basketbola lietuviešu stila metiens, kas ir ļoti tāds tīrs, izkristalizēts un gūst kārtējos 2 punktus. Tātad Agris Lasmans metiens pa īsu. Skučas iziet kā caur sviestus ar mūsu aizsardzību, piespēl Čaplīnskam, Čaplīnskas kļūdās un Urga savāc atlikošo bumbu, avantūriski piespēl, bet labi, ka Gabrānovs to uztver. Gabrānovs, Lasmans. Gabrānovs šobrīd visa spēle iet caur Kārli. Protams, ka šis pieredzējušākais mūsu saspēles vadītājs, kurš spēlē šajā sezonā Spānijas augstākā līgā Granadas komandā, meklē kādu vēl, un atkal neviens nevar tā īsti atvērties, jo ļoti as pressings aizsardzībā ir no Ņevski Alians komandas puses. Šobrīd tad Skučas vada saspēli jau Sičovu vietā. Tahti driblē. Droši vien mēģinās tikt pie groza tuvāk, bet meklē Skučas. Skučas tiek atrasts un tagad metiens garām. Urgai neseko spēlēji šobrīd mūsu centrs Elvis Urga. Un tam dēļ bumba tiek zaudēta. Vienkārši zaudēta bumba. Tātad Čaplīnskas, Skučas veikli aiziet prom no sadzamā un iedod zem groza garajam Jarusevičam, un tās aizmet garām, bet mazais Sičovs ātrāks ir pa visiem mūsējiem aizsardzībā. Tagad Skučas no 3 punktu līnijas garām, kaut kā ir jāpaņem. Lielākais, pēdiņās mazākais Rukavišņikovs savāc atlikušo bumbu, un Gabrānovs dodas uzbrukumā. Šobrīd tātad viņam pamaisa Tahti un veiksmīgi pamaisa, bet pārbrauc gala. Nepamanīja, viņš sajauca nedaudz līnijas, un tātad mašīna, respektīvi rati, izbrauc ārpus laukuma, kas nozīmē, ka lielā basketbolā, kad spēlētājs uzlec ar savu botu uz līnijas, tad tas ir pārkāpums, un šeit tiek tas arī fiksēts. Tagad Urga Rukavišņikovs nomaina, vajadzētu mest, Ģima ir jāmet. Atkal garām, pagaidām tā precizitāte mūsējiem ir krieti zema, un rezultāts ir 0-6, kad pusceturtdaļas ir pagājis. Un garām Sičovs, Tahti īsit ārā bumbu šobrīd, un ļoti tāds kā tāds purvains basketbols tap tajā ziņā, kad ļoti grūti iziet cauri, bet tagad Gabrānovam reāli iespēja bija, bet tur mazliet nepalīdzēja Kirīlovs, un šobrīd precīzi piespēle Jaruseviča rokās. Un tagad Tahti. Un, man liekas, tur var arī iedot nesportisko sodu, bet laikam šoreiz nebūs. Gabrānovs pats nokrita, bet mēģināja
aizķert, taču nesanāca tā tīri aizķert. Un šobrīd tātad sots Kārlim Gabrānovam. Uz soda metiena līnijas stājās Leo-Pekka Tahtī, Somijas nacionālais varonis, paralimpisko spēļu čempions sprintā. Bet viņš arī savā brīvajā laikā no lielā vieglatlētikas sportā, paralimpiskā sporta startē arī ratiņu basketbola komandā Nevski Alliance šobrīd. Pirmais metiens precīzs, otrais garām, un Gabrānovam bumba iekrīt tieši klēpī. Gabrānovs veikli mēģina aiziet garām Skučasam, taču pagaidām ļoti asi. Un joprojām mēs bez gūtajiem punktiem. Urga, tagad mierīgi vajadzētu iemest Elvī. Un, mazliet sasteigts metiens, bet varēs tagad mēģināt mierīgi no soda metiena līnijas izpildīt 2 soda metienus. Elvis Urga, dobele, bet tajā brīdī ir minūtes pārtraukums VF Rīga. Un mēs aizējam reklāmas pauzītē. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Kavieris Bardems un Idris Elba filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Tātad minūtes pārtraukums ir beidzies. Mēs joprojām esam starptautiskā ratiņu basketbola turnīra Cēsis Cēskaus 2015. Cēsīs 2. pamatskolas sportzālē, kur tiekās VF Rīga Latvijā pret titulētajiem Nevski Alliance, Sanpēterburga, Krievija klubu komanda, kur principā pārsvarā ir leģionāri, gan lietuvieši, gan soms un arī viens krievs. No Krievijas izlases pirmais metiens un pirmais punkts, 1-7. Elvis Urga gatavojas 2. metienam. Tas ir mazliet pa īsu. Bumbu savāc Vitautas Skučas. Piespēle Tahtī. Skučas garām Urgam. Urga mēģina pamaisīt, tas viņam izdodas un savāc atliekošo bumbu mūsu līderis Gabrānovs un uzreiz izprovocē Skučasu uz pārkāpumu. Tātad tā viņam ir pirmā piezīme. Šobrīd rezultāts 1-7, kad jāspēlē vēl 3 minūtes 50 sekundes pirmajā ceturdaļā. Kārlis Gabrānovs. Agris Lasmans jau saprata, kad uztvers bumbu, bet aizmirst viņu paņemt. Vienkārši aizmirsa viņu paņemt. Mazliet pavirši, bet ko tu pārmetīsi? Agrim Lasmanam šī sezona ir tiešām ļoti smaga, ar cīņu ar traumām un arī operāciju viņam būs pēc nedēļas. Cerēsim uz ātrāku izvesļošanos Agrim un nākamā gada viņš varēs tad spēlēt daudz labāk un atgriezties savā ierastajā līmenī. Gabrānovs maisa, numur 4 ir izlādes Mihails Matvējovs, Krievijas izlases dalībnieks, un viņš veiksmīgi arī iemet. Rezultāts 9-1. Pagaidām nospiedošs pārsvars Aliansam. Gabrānovs met un pa īsu. Viņam likās, ka viņa roka tika aizskart. Neveiksmīgi, Rukavišņikovs veiksmīgi, bet Tahtī ir atkal ātrs kā zibens. Zibens no skaidrām debesīm un mūsu basketbolistiem atkal jāizņem bumba no groza 1-11. Ja tā hokeja terminoloģijā varētu pieskārties, bet šajā brīdī tātad Rukavišņikovs, jāiemet ģimā. Garām, neiet tas nobūrs, tas grozs pagaidām ir Gabrānovs. Mēģina aiziet no Čaplīnska, nesanāk pagaidām. Tāda pavirša āķa piespēle uz riska robežas. Un šobrīd sots Gabrānovam, pats kļūdījās uzbrukumā, arī aizsardzībā viņam bija jātais sots, lai Matvējovs nevarētu
viegli iemest 2 punktus. Otrā piezīme mūsu līderim Kārlim Gabrānovam. Nu, kā tad tā? Nu, viens pats Skučas un Skučas tādus grozus met tā kā semuškas, varētu teikt tā, izsakoties tādā vieglā žargoniņā. Šobrīd Gabrānovs meklē kaut kādu risinājumu. Es domāju, ka vajadzētu atkal atgriezt laukumā mūsu pieredzējušo Ilgo Neku, bet pagaidām tas nenotiek, un uzreiz atkal ātrais pretuzbrukums, Tahtī piebloķē bez likuma pārkāpuma, un Čaplīns, kas gūs savu 4. grozu šajā spēlē, rezultāts 15-1, bet diemžēl pa labu Nevski Alians. Minūte 45 jāspēlē pirmajā ceturdaļā. Lasmans, Gabrānovs, un sodu saņem Aleksandrs Krasjuks, kas ir Ukraiņu leģionārs savukārt. Šobrīd Kārlis Gabrānovs sauc jāskatās bumba. Nu, protams, ka jāskatās, ko tad citu skatīties, ne jau uz ripu, kurus nav laukumā šajā brīdī. Lasmanam ideāli piespēlēt, nu agri. Ne, atkal garām pa īsu metiens, nu nav agri, nav tas kas bija agris pagājušajā gadā, nu, diemžēl tā ir. Bet, nu, turpinām spēlēt. Skučas driblē, noteikti mēģinās pats atrisināt šo problēmu, un to viņš arī izdara teicami. 17-1, 1:05 līdz pirmā ceturtdaļas beigām. Rukavišņikovs, Gabrānovs. Nu, apsties, kāda tur siena, neizbraucama siena. Labi, kad vismaz nokļūdījās šoreiz Skučas. Un tad bumba nenokļuva atkal par laupījumu Melnajai armādai, kas šobrīd valda laukumā. Nevski Alians formās. Rukavišņikovs, Gabrānovs, Lasmans. Metiens un pa īsu. Atkal garām un atkal pa īsu. Makējevs. Atvainojiet, Matvējevs asa piespēle un to pārtek Gabrānovs. Nu tagad jāatrisina pašam jāatrisina, Kārli. Tikai to var atrisināt, kad paliek 25 sekundes. Elvis Urga! Un Elvis Urga šobrīd vienīgais cilvēks, kas var iemest šajā komandā. Rezultāts 3-17. Paliek 17 sekundes. Lietuviešu leģionārs Skučas var driblēt līdz pirmā ceturtdaļas beigām, un to viņš arī dara. 9 sekundes. Meklē variantus, kā varētu tikt tuvāk grozam. Gabrānovs viņam pamaisa, bet tas nelīdz. Un 19-3 pirmā ceturtdaļas rezultāts par labu Nevski Alians. Pārējām reklāmas pauzītē. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Kavieris Bardems un Idris Elba filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscena. Dzīve kļūst arvien piepildītāka, un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Tā, mēs atgriežamies Cēsu starptautiskā ratiņu basketbola turnīra Cēsu kausa 2015. 2015 spēlē, kurā tiekas Nevski Alians, Sanpēterburga, Krievija un Vefrīga, Latvija. Armands Imers ievada bumbu spēlē, iedodot to Čaplīnskas Skučas.
Skučas Čaplīnskas. Čaplīnskas atrod Matvēju. Matvējevs izbrauc veiksmīgi. Un arī Krasjuks savāc atlikušo bumbu. Musēja noguļ. Un Kirilovs saņem otro piezīmi. Čaplīnskas izmet galautu. Skučas. Čaplīnskas un blokšots. Kārļa Gabranova izpildījumā blokšots. Mūsu Spānijas grenadieris Kārlis Gabranovs izdarīja blokšotu, bet pagaidām tas ir tikai aizsardzībā. Uzbrukumā pagaidām Kārlis Gabranovs klusē. Skučas toties ir ļoti skaļš un gūs savu 8. punktu pie rezultāta 21-3 vadībā Nevski Aljans. Savukārt Dmitrijs Rukavišņikovs vada bumbu driblē, piespēlē Elvim Urgam. Urga atdod Rukavišņikovu. Rukavišņikovs metiens, bet garām. Un Čaplīnskas atlikušā bumba atdod bumbu Skučas. Skučas driblē ļoti aktīvi un piespēle Matvējam. Kas pa piespēle? Bet Matvējams atmet garām. Un kurš tad tagad savāks atlikušo bumbu? Bumba paliek Nevski Aljans. Nevski Aljans. Skučas metīs pa grozu, cik izskatās, un ir precīzi garām. Un bumba tiek ievadīta no gala līnijas. To izdarīs Agris Lasmans. Lasmans atdod Gabranovam, Gabranovs Rukavišņikovam. Rukavišņikovs driblē tālāk. Rukavišņikovs. Gabranovs. Nu, Kārli, beidzot kaut kas jādara. Elvis Urga. Aiku neprecīzi, diemžēl, ļoti garām. Un Tahti met garām. Lasmans aizsardzībā nospēlē precīzi ar atlikušo bumbu. Tālāk Urga un personiskā piezīme Čaplīnskas numur 8 lietuviešu leģionāram. Soda metieni nav jāmet, jo nav vēl 4 komandu piezīmes. Elvis Urga, dobele, izmetīs autu, piespēlē Dmitrijam Rukavišņikovam, kurš spēlēs šogad Itālijas augstākajā līgā ratiņbasketbolā. Kārlis Gabranovs atmet garām. Un atkal vētras ātrumā, Somijas vētra. Tahtī piespēle Matvējevam un viens pats no groza apakšas. Rezultāts 23-3. Pagaidām graujoši, bet cīnamies, ticam un ceram, kad VF Rīga spēs lauzt šo spēli, un to arī izdara Kārlis Gabranovs ar 3 punktu metienu. Kas ir, teiksim tā, nav retums, bet nav tik bieži arī šajā sporta veidā, ko sauc par ratiņbasketbolu, bet ar to pašu atbild Vitautas Skučas, numur 9. Tā rezultātā 26-6, 20 punktu pārsvars nemainās. Kārlis Gabranovs, tāda zibeņošana ar 3 punktiem, bet pagaidām viņa ir nešķirts tajās. Kārlis atkal krīt, bet ceļās atkal augšā. Taktī uzsit viņam 5. Bijušie komandas biedri, kā Nevski Aljans 3 gadus spēlēja arī Kārlis Gabranovs. Šogad viņš spēlēja Spānijas augstākā līgā un netika play-offā, un tagad atbraucis palīdzēt VF Rīga, kas principā šobrīd ir arī Latvijas izlase bez kādiem, 3-4 spēlētājiem. Tā, precīzi Krievijas izlases dalībnieks Mihāls Matvējevs, kurš pārstāv arī šo klubu, gūst 2 punktus ar sodu 28-6. Tagad vai būs 3 punktu gājiens? Skatāmies. Trīs punktu gājiens piepildās un rezultāts 20-6.
9-6 vadībā Nevski Aljans. Laukumā dodās Guntis Liepiņš, grobiņa. Cerams, ka Guntis ieviesīs kaut kādas svaigākas asinis un veiksmīgāku darbību uzbrukumā. Pagaidām tas uzbrukums ir bezzobains tāpēc, ka ļoti precīzi un tā eleganta presingo mūsu komandu. Nevski Aljans, Rukavišņikovs no atkal garām, bet Elvis Urga savāc atlikušo bumbu. Rukavišņikovs. Dženovs komandas spēlētājs. Gabranovs garām un Skučas atlikušā bumbu Tahtī. Tahtī precīzi piespēle. Un Matvejevs aizmet garām, bet 3 sekundžu pārkāpums. 3 sekundžu pārkāpums. Līdz ar to bumba tiek dota Vefrīgai. Liepiņš izmet Sanautu. Gabranovs. Rukavišņikovs tagad vairāk vada saspēli. Mēģinot, lai atbrīvojās mūsu līderis Gabranovs, bet ļoti tālu. Viss notiek no groza, viņš netiek tuvāk. Gabranovs metīs. Un ir 8-29. Nu, ja Kārlis sāks mest tā precīzi un mūsēji nospēlēs aizsardzībā, tad vēl ir cerības kaut ko arī aizķert šajā spēlē. Skučas atkal virzās tā kā viltīgā Lietuvas lapsa uz priekšu, atdod asajam vilkam no Somijas Tahtī. Skučas, Tahtī un garām, bet sots Dmitrijam Rukavišņikovam piezīmē un 2 soda metieni. Paralimpiskais čempions Tahtī stājas uz soda metienu līnijas. Paskatāmies, kā tas būs. Pirmais metiens precīzs, 30-8. Otrais metiens arī precīzs, 31-8. Atgriezās laukumā Sičovs, nomaina Ukraiņu leģionāru Krasjuku. Tagad Gabranovs ievadīs gala autu. Rukavišņikovs vada saspēli. Dženovs, Itālijas līgas spēlētājs. Ļoti laba sezona šajā gadā, bet pagaidām Latvijas komandai ģīmā vēl tā īsti ar punktu krājumu nevar palīdzēt. Nezinu, kāpēc, varbūt uztraukums, varbūt nevar uzņemties tādu iniciatīvu, bet Matvejevs griež mūsu aizsardzību un Skučas 2 punkti ar sodu. Sots Elvim Urgam, Dobele. Skučas stājas uz sodmetienu līnijas, tad vēl viens sodmetiens, rezultāts 33-8. Rezultātā 34-8 un Vefrīga dodas uzbrukumā. Pagaidām mums iztrūkst spēlētāji, kas varētu uztaisot blokus vienā vai otrā pusē, izveidot tādu triecienu uz Nevski Aljans aizsardzību. Liepiņš atkal neprecīzi. Nu, Gunti nevajag sasteigt, vajag pacietīgāk nospēlējam. Gabranovs mēģina Liepiņu ievirzīt zem groza, neizdodas. Tagad viņš pats dodas, Matvejevs pretī. Rukavišņikovs. Gabranovs, laiks iet. Rukavišņikovs. Kas tad metīs? Lasmans met. Un atkal garām. Agrim nekrīt. Tagad Sičovs, Skučas. Matvejevs. Un 2 punkti ar sodu. Nu, priekš kam? Priekš kam vajag taisīt tādas piezīmes? Nu, absolūti nevajadzīga piezīme. Tātad sitiens no bumba jau krita grozā un cilvēks jau ir iemetis. Un vajag vienkārši noskatīties, kā viņi iekrīt. Nu, pacietību, zēni, pacietību. Bet rezultāts 36-8 un atkal 3 punktu gājiens tūmā ir. Matvejevs to arī realizē. 37-8. Gandrīz 30 punktu pārsvars, 29, atgriežās laukumam Bērziņš un Eks, pamatsastāvu centra spēlētāji.
Rukavišņikovs. Gabrānovs parāda Bērziņam, kad jāiet uz otru pusi. Eks 3 sekundžu zonā un bumba atkal iestrikst pie melnajiem. Nevski Alians Eks no 3 punktu līnijās. Garām. Arī Ilgonim, Ekam, mūsu ilgadējam un vecākajam spēlētājiem laukumā. Neveicās ar 3 punktu metienu, kā arī visai komandai, kā tādai punktu bagāža ir ļoti maza šajā spēlē. Rezultāts ir 39-8, jau 31 punktu pārsvars. Tahtī tikko noslēdza veiksmīgu Nevski Alians uzbrukumu. Tagad Gabrānovs laužās uz priekšu un 2 punktu ar sodu. Sičovam piezīme. Gabrānovs stājās uz soda metienu līnijas. Lietuviešu leģionārs atgriežās Jarusevičus, garākais vīrs. Savukārt Nevski Alians rindās, savukārt Kārls Gabrānovs gūst 3 punktu gājienu. Rezultāts 11-39. Nedaudz tiek samazināts, bet tā radikāli nekas nemainās. Zibenzēlis no Somijas. Tahtī. Rukavišņikovs ātru piespēli. Vajadzēja lieliski Eks ierauga un Gabrānovs. Te, ja es pateiktu, tas bija gājiens, kas netiktu attaisnots no profesionāla trenera Raimonda Beginska puses, jo bija tāda avantūrisks metiens. Raimonds spēlē Vācijā un ir arī spēlējušies treneris Latvijas izlasē. Eks, Gabrānovs, tagad jārehabilitējās par iepriekšējo gājienu un 2 punkti ar sodu. Jā, līderis paliek līderis. Kārls Gabrānovs, protams, ka viņiem ir liela slodze, bet tajā pašā laikā līderiem ir jāuzņemās tā lielā slodze, kas tad cits spēlēs, ja ne viņš. Un rezultāts 13-39, kad jāspēlē pirmā spēles pusē vai otrajā ceturtdaļā 2-40. Rezultāts kļūst 14-39 un lausties no mūsu punktiem ir gūst tieši Kārlis Gabrānovs. Tahtī. Jarusevičus un ir precīzs. Mēs grūti nevaram nosekt garo Jaruseviču, viņam tādi interesanti rati, kas, ja viņš nostājās mūsu aizsardzības zonā, tad viņam klāt netikt. Tagad Gabrānovs. Lasmans, Agrīts beidzot gūs grodu, es ticu, neiet viņam, žēl, bet tā ir Tahtī. Reaktīvais Tahtī. Un gūs 2 punktus Somulēns, mazais Somulēns, kas mums sagādīs lielas problēmas, 43-14. Tagad Rukavišņikovs Gabrānovam. Gabrānovs meklē iespēju iedot kādam piespēli vai uzmet trīnīt. Rukavišņikovs, Bērziņš Rukavišņikovam. Laiks mazliet palicis un Gabrānovs gūs 2 punktus 16-43, minūte 25 līdz otrās ceturtdaļas beigām. Skučas seni tādu kādu laiku klusējis, tagad meklē Tahtī brīvs, atdod Jarusevičam pa īsu un Eks savās atlikuša bumbu, bet pa ilgu. Tagad Rukavišņikovam vajadzētu pa maliņu virzīties tā ātrāk, Ģima to arī dara. Eks no 3 punktu līnijas. Neiet mums tie metieni šajā spēlē vismaz pagaidām, kad līdz otrā ceturtdaļas beigām 50 sekundes varam secināt, ka pārsvars joprojām ir nospiedošs Nevski Alians. Kārlis Gabrānovs ir neapmierināts ar tiesneša lēmumu, bet viņam, man liekas, 3. piezīme jau ir. Vai 2. To mēs pēc tam noskaidrosim. Tagad šobrīd maiņa. Iznāk laukumā Andrejs Kirīlovs, atgriežās laukumā pie rezultāta 16-43, 2 sodmetienis Kučas. Nevski Alians. Pirmais precīzs.
44-16. Otrais garām. Un atlikušā bumba savāc Jarusevičs un gūs 2 punktus. 46-16, 30 punktu starpība saglabājās, 35 sekundes līdz otrā ceturtdaļas beigām. Gabranovs Eks spēja ar savām garajām rokām gūt vieglus 2 punktus. 18-46, bet tie punkti nemaz tik viegli nav. Pamēģiniet jūs apsēsties ratiņkrēslā un mest basketbolu grozā. 13 sekundes. Skučas. Čāplīnskas. Garām. Eks. Varam mēģināt. Vēl 4 sekundes ir. Ātri jāmet ātri. Un Čāplīnskas pārter bumbu pēc pirmām puses spēlē. Ir rezultāts 46-18. Vadībā Nevski Aljans. Tiekamies pēc pārtraukuma. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Kavieris Bardems un Idris Elba filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscena. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank.
uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javiers Bardems un Idris Elba filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. marta. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscena. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Cik ir laika? Varam, ja? Atrodamies Cēsu starptautiskā ratiņbasketbola turnīrā, Cēsu kausa 2015, Cēsu 2. pamatskolas sportzālē, kur tiekās Nevski Allianz un VF Rīga. Rezultāts 46-18, sāksies 3. ceturdaļā. Starptautiskās kategorijas ratiņbasketbola tiesnesis Armāns Imers piešķirs bumbu Kārlim Gabrānovam, mūsu izlases līderim, Spānijas komandas Granadā spēlētājiem šajā sezonā. Tātad Gabrānovs, Rukavišņikovs, Kirīlovs, Bērziņš pret Sičovu, Jasukēviču, Čaplinsku, Tahtis, Kučas. Rukavišņikovs, Gabrānovs. Veikli iziet cauri, tagad varētu gūt grozu, bet ne jau tādā leņķī. Pareizi ir jānostājās pret grozu, tātad leņķim jābūt pareizam, tad roka arī strādās pareizi un kritīs bumba grozā, bet šobrīd tas nenotiek. Turpretī Kučas, viegls metiens un arī garām. Ilgonis Gabrānovs. Gabrānovs varētu tagad virzies priekšu, tur koridors bija brīvs, bet viņš izprovicēja Skučas uz piezīmi. Skučasam 2. piezīme šajā spēlē. Gabrānovs met sānautu. Rukavišņikovs, Gabrānovs mēģinās 3-punktnieku. Gandrīz, bet to mēs nerakstam arī avīzēs un bumba izkrīt ārā. Skučas mēģina Gabrānovs viņam traucēt, arī Bērziņš pieslēdza taktī. Pa īsu. Rukavišņikovs savāc atlikušo bumbu. Ilgonis Savukārt Gabrānovs pāriet centra līnijai. Ir iespējas virzīt uzbrukumu par abām malām. Šobrīd Rukavišņikovs atradīs Eku. Jā, Ilgonis vārtu stabiņš. Teiktu hokejā, bet mēs sakām, kad Stīpa neņem pretī šo bumbu. Bērziņš tiek atbloķēts no aizsardzības, tikmēr Skučas virzas uz priekšu. Skučas atrod viegli piespēlu Sičovam, Sičovs met garām. Vēlreiz Sičovs un bumba no Andreja Kirīlova aiziet autā. Turnīrs, kurā piedalās 6 komandas no Krievijas, 2 Pēterburgas komanda Allianz un Nevski Allianz un Baski, savukārt Baltkrievijas izlasē Draugista Viļņa un arī Latvija VF komanda un Kazanski Kirbarsi no Kazaņas. Rezultātā mūsu komandas precīzi spēle aizsardzībā un 24 sekundžu pārkāpums. Tagad Dmitrijs Rukavišņikovs var virzīties pāri centram. Tagad uzbrukums turpinās. Šobrīd ir vēl 6. Un veiksmīgi nospēlē Ilgonis
rezultāts 20-46. Vai VF Rīgā izdosies vismaz sākumā samazināt punktu starpību un pēc tam arī izlīdzināt spēli? Izskatās, ka tā ir tikai ilūzija, jo šobrīd viegli 2 punkti Skučas Vitauts rēķinā. Šis Lietuvas leģionārs joprojām ir komandas līderis, lai gan šajā komandā ir diezgan daudz līderu, varētu teikt. Atšķirībā no mūsējās, kur tomēr 2 ir profesionāli spēlētāji, tas ir Rukovičņikovs un Gabranovs, pārējie ir tomēr vairāk vai mazāk amatieri. Bet tagad Gabranovs iemetīs autu, meklē Gabranovu, atrod, kombinācija īsa, bet ar atpakaļējošu piespēlīt. Ilgons precīzi, kā jau basketbola meistaram un veterānam pienākās skaists metiena kustība, plaukstas gājiens un rezultāts 22-48. Ja Jaruševičs kļūdās, Gabranovs turlīt arī kļūdās, taktī Zibenzēlis no Somijas iedod mierīgi Skučasam un Skučas no apakšas aizmet garām, tikpat mierīgi otrais garām un arī trešoreiz, bet kur tad ir atbloķētāji? Es nesaprotu, kāpēc tad VF Rīgas spēlētāji tik pavirši nospēlē ar atbloķēšanu. Jarusevičus 2 punkti. 50-22 tikai pašu kļūdas dēļ VF Rīga ielaiz šo grozu. Rukovičņikovs atdod Ekam. Eks virzās lēnām uz priekšu. Sekundes rīt. Skučas pārtver bumbu. Tagad Ekam ir jāmet, jo laiks garām. Vēlreiz Gabranovs garām. Neiet šobrīd bumbu grozā mūsu komandai. Taktī apsteidz Bērziņu. Bērziņš kā hokejā aiztur ar saviem ratiem. Hokejā būtu ar 0, bet šeit ar saviem ratiem aiztur Tahtī, Zibenzila no Somijas. Tahtī, metiens un ir precīzi, tā eleganti, viegla kustība Somu leģionāram un blondais Zibenzēlis gūst kārtījos 2 punktus, 52-22, 30 punktu pārsvars par labu Nevski Alians. VF pagaidām nav argumentu, lai cīnītos par uzvaru šajā spēlē. Tagad Kirilovs no labas pozīcijas atmet garām. Skučas, Čaplinskas, bumba atstās pret mūsu Rukovičņikova ritiņiem un iziet autā. Autu izmet Tahtī. Tahtī Skučasam. Skučas nobremzē asi un metiens, bet garām. Un atkal atbloķē mūsē nepareizi. Šobrīd tāda personiska atbloķēšana, tas ir vienkārši situācija un mūsē zaudē atkal bumbu. Tagad ļoti precīzi atrod savu tautieti. Skučas atrod Jaruseviču un Jarusevičs palielina pārsvaru. Rezultāts 54-22. Gabranovs metīs pats, jo risinājumu cita nav un ir precīzi 24-54, kad līdz 3. ceturtdaļas beigām ir 4:35. Šobrīd Skučas Jarusevičam tāda asas piespēle un pie tam mūsējie aizsardzībā precīzi nospēlē pret garo milzi no Lietuvas, kas ir arī Nevski Alians leģionārs. Rezultātā 54-24. Gabranovs atkal ved mūsu balto armādu uz priekšu. Cerēsim, ka veiksmīgi. Rukovičņikovs, Gabranovs, Eks palīdz viņam virzīties, bet pagaidām virzība ļoti lēna. Gabranovs met garām un Skučas paņem atlakošo bumbu. Tas ir viņa laupījums. Šobrīd Jarusevičus, Kirilovs viņu aptur, Skučas no laukuma centra. Tas būtu tas pats, kas hokejā ir uzbrukums no ūsiņām. Un bumba grozā 56-24, 3:49 līdz 3. ceturtdaļas beigām. Ratiņu basketbola turnīrs startautiskais, CSKA 2015.
Bērziņš aizmet garām, un tagad Zibenzelis tahtī, virzās uz priekšu, manevrs, Kučas, un turpat viens ir Čaplīnskas, bet nevienu viņi pagaidām neierauga. Jarusevičs garām, un kur tad paliek bumbā? Kāpēc neviens neatbloķē to atlecienu, kas bija matemātiski, ģeometriski aprēķināms? Šobrīd Čaplīnskas un veikli Eks nospēlē aizsardzībā. Bumba neaiziet līdz Sičovam. Tātad 5 sekundes paliek uzbrukumam. Un Bērziņš palaiž taktī un arī dabūna personisko piezīmi pret Somu Zibenzeli. Es atkārtošos paralimpiskais čempions 200 metros ratiņu sprintā Londonā. Tātad tas zēns māk attīstīt reaktīvu ātrumu kā pirmā formulā, tikai strādājot nevis ar motoru, bet ar rokām. Tagad 2 soda metieni. 56-24, 30 līdz 3. sārdaļas beigām. Pirmais metiens precīzs, 57-24. Tahti. Un Leopeka Tahti, kā man patīk tie somu vārdi. Leopeka Tahti gūst 58. punktu. Nevski Alians komandai, bet Vefrīgā kārtējais 3 punktu metiens neprecīzi, bet veiksmīgi nospēlē Bērziņčansis no Alūksnes. Puisis uzbrukumā. Un Armāns Imers gaida bumbu plaukšķēnādams, bet tagad sagaida. Nu, tagad god atpakaļ Bērziņam. Bērziņš, Gabrānovs Eks, bet tālu no groza. Man jau likās, ka tur 3 cilvēki viņam maisīt, lai gan ratiņu basketbolā tā maisīšana ir ne tāda, bet tomēr nervu sasprindze arī ir augsta un Eks aizmet garām, bet tikmēr jau Ukraiņu leģionārs Aleksandrs Krasjuks pēc Vitautas Kučas piespēles rezultātu palielina un paaugstina 60-24. Pagaidām nekas nemainās. Nevski Alians, melnie pret baltajiem, pagaidām vienos vārtos par sliktu Vefrīgai. Gabrānovs kļūdās un apstājās. Pēc Kučas lido uz priekšu, Krasjuks, Kučas, Matvējevs, kā hokejā, 3 punktu kombinācija. Ripa vārtos jau nu ne, bet bumba grozā. Gabrānovs virzās uz priekšu, plaukstās mūsu Latgales Ruskulovs zēns, bet šogad spēlējis Spānijas profesionālā komandā, pirms tam arī Ņevski Alians 3 gadus spēlējis profesionāli, un te Kirīlovs neveiksmīgi piespēlē Bērziņam. Kučas un Kirīlovs neiztur nervi, un tāda parupja piezīme, kuras rezultātā Čaplīnskas tika apgāsts. Andrejs uzreiz tiek mainīts, nervi ir sasprindzināti, tāpēc iznāk mierīgais Elvis Urga no Dobeles. Salīdzinoši mierīgais. Protams, katra situācija ir savādāka, tāpēc neteiksim to sliktāko par Andreju Kirīlovu. Kirīlovs cīnījās, bet šobrīd viņu nomainīja Elvis Urga. Tikmēr Vitautas Kučās virzās precīzi uz priekšu, un Čaplīnskas gūst kārtējos 2 punktus savā, un Nevski Alians kontā kopējais rezultāts jau ir traģikomēdisks, jau nu neteiksim, bet traģisks 64-24 plus 40. Tā mēs vēl Nevski Alians neesam zaudējuši Rīgā, un Cēsīs tiešām ir bijušas kādas 3 vai 4 spēles, un vienmēr bumba ir bijusi tā punkts punktā gājusi spēle. Šobrīd Tahtī. Kas tad viņam maisīs? Neviens. Tahtī, kas pa āķi piespēle. Un garām met Kučas, Eks, Bērziņš. Gabrānovs jau aizgāja, bet viņam piespēle desekoja. Bērziņš pārtur bumbu, bet galvenais bumbas saglabāšana. 47 sekundes jāspēlē. 3. ceturdaļā Gabrānovs. Blokšots Kučas izpildījumā.
un viņš arī savāca atlikušo bumbu no paša bloka, tikmēr Krasjukam, Matvējevs. Un kur tad ir aizsardzība? Aizsardzības nav. Čaplīnskas vienkārši, elementāri, ar lietuviešu mieru gūst 66, 24, 20 sekundes. Tagad jāspēlē līdz galam. Tā rāda vismaz komandas garākais vīrs Eks. Gabranovs to saprot, tik profesionāls spēlētājs to saprot, kā to darīt. 10 sekundes paliek. Un Čaplīnskas sots. Gabranovs neiztur atsit bumbu pret zemi, bet tas ir tikai tāpēc, ka spēle neiet. Vienkārši neiet no rokas. Paliek 9 sekundes. Eks un jāmet pa grozu. Ko tu citu darīsi? Vairāk variantu nav. Jāmet! Jāmet! Garām Ilgonis Eks aizmet garām un rezultāts 66-24 reklāmas pauzē. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javiers Bardems un Idris Elba filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Turpinām reportāžu no Cēsu pamatskolas, kur notiek starptautiskais ratiņbasketbola turnīrs Cēsu Kaus 2015. 4. ceturtdaļa tūlīt sāksies. Rezultāts Nevskija Alians pret VF Rīgas 66-24. Vadībā Nevskija Alians, profesionālā komanda no Sanpēterburgas, Krievijā. Komandu sastāvi Matvējevs, Sičaus, Tahti, Somijas leģionārs, Skučas, Lietuvas leģionārs un Krasjuks, Ukrainas leģionārs. Savukārt Matvējevs ir Krievijas izlases spēlētājs pret VF Rīgu, Lasmans, Gabranovs, leģionārs Granadā spēlē Spānijas šajā gadā, Rukavišņikovs Itālijas komandā Dženovā spēlējis Elvis Urga no Dobeles un Guntis Liepiņš no Grobiņas. Agris Lasmans ilgus gadus bijis profesionāls spēlētājs, bet tagad šogad viņam ir ļoti smaga trauma, bet cerēsim, ka Agris atgriezīsies pilnvērtīgi nākamā sezonā. Tagad Gabranovs pret Tahti, Lasmans virzās uz priekšu, piespēl Gabranovam, Gabranovs krīt, Rukavišņikovs un 2 punkti, 26-66, mīnus 40. Nu ko, sāksim vismaz ar to, lai atspēlētu to mīnus 40 līdz kādu mīnus 20. Tas jau būtu daudz, bet laikam šīs spēles komentētājs ir pārāk dzīvo pasakā. Jo reāla situācija tāda, ka Nevskija Alians šoreiz šajā turnīrā ir krietni vien spēcīgāk pa VF Rīgu. Skučas ir precīzs, kārtējo reizi kārtējā nagla VF Rīgas komandas, kuģī, kurš grimst šajā spēlē. Cerēsim, ka rītā būs jauna diena ar jaunām uzvarām, bet tagad turpinām spēlēt. Gabranovs Rukavišņikovam. Rukavišņikovs aizmet garām un Matvējevs savāc atlikušo bumbu, atdod komandas līderim Skučasam. Skučas vada saspēli, met grozā, dara visu un tā rezultātā piespēl Matvējevam, groza apakšā, Matvējevs pirmais metiens garām, otrais metiens būs, bet šobrīd nokrītas Matvējevs, tāpēc spēle tiek atturēta, bet bumba tiks atdota Nevskija Alians un to ievadīs Zibendzelis no Somijas. Tahti piespēlēs Skučasam, tā arī notiek. Skučas mēģinās trīnīti. Nē,
virzās lēnām uz priekšu, jo ir daudz variantu viņam pašam. Komanda apstīties, kā kustās, un mūsējā netiek galā ar aizsardzību. Un brīvs metiens garām. Gabranovs, Urga, Elvis skatās, kam iedot. Pagaidām neviena nav brīva. Tagad Lasmans atbrīvojās. Lasmans it kā zem groza, bet tālu. Zinot Agras šīs dienas ļoti neveiksmīgo metienu un Agris noguļ, bet 5 sekundes paliek līdz uzbrukuma beigām Latvijas komandai. Gabranovs, ko izdomās? Vajadzētu kaut kam iedot bumbu arī. Liepiņš un garam, kārtējo reizi garam no tādām pozīcijām. Nu, diemžēl nekrīt mūsu puišiem bumba grozā. Matvejevs tikmēr uz dēļiem piecēlās ar Skučas palīdzību. Ratiņu basketbolā ir tā, ka diezgan bieži tādas situācijas notiek, bet gan savējie palīdzēs, gan pretinieki, gan tiesneši, gan asistenti, un būs komandas spēlētājs atkal cīnīties spējīgs. Tagad Fols Rukovišņikovam, viņš aizķēra Somijas ātrāko raķeti taktī un sots, bet gala iemetiens taktī. Skučas kombinācija kārtējo reizi izdodas. Skučas no groza apakšas, garām tas gan nav raksturīgi, bet tā nu sanāk, ka Gabranovs var tagad virzīties priekšu. Viņš iet ātri, ļoti ātri. Elvis precīzi Urga noliek bloku. Bumbā Lasmanam. Lasman iemet agrīt beidzot. Ir. Agris Lasmans atgriežas spēlē. Rezultāts gan 28-68 mīnus 40, kad paliek spēlēt 4. ceturtdaļā 7 minūtes un 5 sekundes. Skučas. Jābūt drošiem, ka neizlaidīsim Skučas pa gala līniju. Viņš to iziet. Gaida Matvejev atklājumies. Liepiņš noguļ. Vēlreiz Matvejevs. 3 rokas. Un tagad nesportiskā piezīmē Agrim Lasmanam par pretinieka ķeksēšanu ar roku, varētu tā teikt. Un tā tad 2 sodametieni un bumba paliks Nevski Alianses. Tādu mēs niansi pirmā spēlē neredzējām, bet arī nesportiskās piezīmes ir raksturīgas šajā sportveidā, jo spēle ir azartiska, aizrautīga un sportisti parasti aizraujās ar to. Pirmais metiens. Tas ir precīzi. 69-28, Matvejevs vēlreiz. Bumba arī gribot un iekrītot, rezultāts 70-28. Bet mēs joprojām ceram un ticam. VF Rīga atzims rītā. Šodien viņiem neiznāk šajā spēlē, jo Nevski Alianses nospiedošs pārsvars. Es vēlreiz atkārtojos, kad iepriekšējos 2 turnīros, kas notika Rīgā 2013-2014, ļoti saspringta spēle bija starp šīm komandām, bet tad bija cita sastāv, citas iespējas un cits pavasaris. Pavasaris Latvijā ir iestājies, un tāpēc arī mēs te priecājamies par pavasari Cēsu ratiņu basketbola turnīrā Cēsu kausa 2015, kurā piedalās 6 komandas no Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas. Un Dimitrijs Rukovišņikovs diemžēl aizmet garām šo bumbu, kas varēja arī iekrist. Rezultāts 28-70. Skučas viltīgais laps no Lietuvas atdod otram garākajam vilkam no Lietuvas Jarusevičam, un viņš kļūdās tagad Urgam, pretī 3 melnie. Ģīma neredz, kad viņam iedot piespēli, nekad nedrīkst dot tādas piespēles, kas ir mugurā, bet Ģīma Rukovišņikovs ātri apgriežās un atdod bumbu Gabranovs. Lasmans sagriežās metienu pozīcijā. Un, diemžēl, aizmet garām, jo viņam Krasjuks ļoti labi maisīja. Lasmans tā jautri atvirza roku ar tādu pozitīvu gaisotni ir laukumā. Lai arī rezultāts ir diezgan smags, 28-70, bet mūsu puikas, teiksim tā, uztver to
kā likumsakarīga lieta, jo šobrīd Nevski Alians Sanpēterburga Krievi ir krietni vien spēcīgāk. Tagad Lasmanu nomaina Kirillovs Andrejs. Tātad kādu laiku Andrejs nespēlēja ratiņbasketbolu, tagad ir atgriezies. Cerams, ka nākamgad B grupā viņš būs labs palīgs. Tagad Skučas iemet pirmo sodmetienu, 71-28, 5-38 spēlēt 4. ceturdaļā. Abi sodmetieni precīzi, 28-72, ja skatāmies no VF Rīgas skatpunkta. Tā Liepiņš tiek pasaukts malā. Viņi nomaina Ilgonis Eks. Garākais vīrs laukumā un pieredzējušākais vīrs arī dzen. Gadi skrien kā stirnas un savukārt otrs mums pozitīvais moments, kad laukumā dodas Kristians Gulubjevs, numur 8. Jaunais, talants puisis no pavisam jauns, viņam ir tikai 16 gadi. Cerēsim uz to talantu, ko mēs iesaucām pirmā spēlē par Abdulu Džabaru. Nu, šoreiz gan Abdula Džabara āķis viņam nesanāca, viņš aizbēga garām, bet jaunietis ir tāds centīgs, aktīvs un galvenais spēlēt un cīnīties, trenēties griboši. Ilgonis Eks nobloķē metienu, bet savāds Krasjuks, tagad Tahtī 3-punktnieks un Kirillovs savāds atlikušo bumbu, meklē partnerus. Gabrānovs tika nomainīts, tagad kurš vadīs saspēli, pats Kirillovs. Es domāju, ka Rukavišņikovam tas jādod darīt. Tā arī notiek. Rukavišņikovs, Ilgonis Eks, Kirillovs meklēs iespēju pašam mest. Viņš to arī atrod, jo citu variantu nav. Ne, viņš iedod piespēli Urgam. Urga īsti nenotver bumbu no groza apakšu. Viņu nobloķē Jarusevičus, numur 11. Lietuvas leģionārs šajā zvaigžņu komandā. Skučas zibenīgi aiziet garām Gulubjevam un Kristians, diemžēl, palaiž garām Lietuvas leģionāru Nevski Alians sastāvā. Tagad Rukavišņikovs virzās pa kreiso mālu. Atdod Elvim Urgam, Eks, Kirillovs Eksam un Tahtī, cik es saprotu, numur 20 saņems, 20. numurs Tahtī saņem piezīmi. Leo Peka Tahtī, bet sodmetienu nav, jo tikai 2 personiskās piezīmes šajā ceturtdaļā. Nu, Kristiāns tā mazliet aizraujās ar to individuālo darbību. Tas, protams, jaunam puisim gribās iemest grozu, kas nesanāk. Tagad Tahtī, Jarusevičs met un precīzi, diemžēl, Kirillovs mazliet pa vēlu mēģināja noslēgt to zonu, kur iebrauca Jarusevičs, un viņš ar savu tanku izlauzās ļoti viegli mūsu aizsardzības zonā. 3-24, 76-28, vadībā Nevski Alians. Startautiskā ratiņa, kāda izprovocēta piezīme. Kārtējais Ilgonis Eksa meistarstiķis, ko viņš ļoti efektīgi pielieto, un Skučas saņem 3. piezīmi. Tātad, cik metieni būs jāmet? Skučas iet malā, jo viņam ir piezīmju norma vai 4 piezīmes? Nē. Metiena brīdis bija, bet tiesneši nenofiksēja to, ka būtu jāmet sodu metienu. Tagad Ilgonis Eks pie sodu laukumā. Tagad atpakaļ Rukavišņikovam, Eks un garam. Jarusevičs ātri piespēle Tahtī. Zibenzelis Somijā 2 punkti. Uz tablo rezultāts nav patīkams. 78-28, tātad mīnus 50. 2-52 līdz 4. ceturtdaļas beigām. Rukavišņikovs kļūdās. Tahtī reaktīvā ātrumā iet pret grozu un gūst garām. Garām. Tikmēr Eks pret Jaruseviča piezīme. Brīnumainā kārtā Tahtī
neaizmet garām un nomainās pēc Čaplīnsku, jo rezultāts ir smags un tikpat viegls priekš Alianses, tik smags priekš VFA. Rīgas 28-78, 2-41 līdz spēles beigām. Nu, mazliet pastāstīšu, kad rīt mums arī ir reportāžas no Cēsu turnīra, ratiņu basketbola turnīra starptautiskā. Ko neveiksmīgi uz muguras notiek Matvējevs. Labi, ka bez traumatisma. Tātad rīt arī mēs būsim kopā ar jums Sportcentra komā. Vēlreiz atkārtošu, kad šo turnīru organizē Latvijas Paralimpiskā komiteja sadarbībā ar Cēsu pašvaldību, Novadu pašvaldību, kā arī citiem atbalstītājiem, ko var redzēt arī ekrānā. Savukārt 24 sekundžu pārkāpums, 2:24 jāspēlē, 28:78, -50 Vefrīga. Mitrijs Rukovišņikovs vienatnē pāriet pāri, pārējie sadarījušies pa pārīšiem, melnie pret baltiem, brīvs praktiski pie groza nav neviens no Vefrīgas spēlētājiem. Rukovišņikovs, nav ko darīt, Eks ir pašā stūrī laukumā un tagad 7 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Kristians Glubjevs, jaunais puisis ar iesauku Abduls Džabars. To es, protams, izdomāju. Ja? Jūsu komentētājs Eks neuztver precīzi bumbu un bumbu zaudēta. 78-28, 2 minūtes līdz spēles beigām. Vadībā Nevski Alians. Rīt Vefrīgas komandai tad vēl 3 spēles. Gan ar Kazaņas Barsiem, gan ar Baltkrieviem, gan arī ar Baskiem no Pēterburgas. Un tad jau cerēsim, ka tās spēles Vefrīgā aizdīs daudz labāk un būs skatāmāks basketbols. Tas ir jāveic treneriem korekcijas, spēlētājiem jāatgūst pārliecība par savām spējām. Vai to izdosies izdarīt, nezinu, jo šobrīd Urga meklē Eku. Eks, nav kam iedot. Tagad Kirilovs garām. Matvējevs kļūdās, vajadzēja jau palaist bumbu autā, bet viņš kļūdījās. Un bumba 24 sekundes. Jā, 24 sekundes. Un rezultāts joprojām tāds pats, kāds pusotras minūtes turās. 28-78 vadīja Nevski Alians, minūte 10. Mierīgi aizvada spēles galotni Pēterburgas komanda ar otro sastāvu praktiski. Un tagad Elvis Urga dodas uz priekšu, Dobelnieks ļoti ātri. Malacis Elvis, kas pa izgājienu precīzi, 37-8. Kur tad mēs bijām visu laiku? Interesanti zināt. 50 sekundes līdz spēles beigām, tikai mēs redzam, kāda veiksmīga darbība notiek Vefrīgas komandas izpildījumā. Čaplīnskas Jarusevičam, Jarusevičs augstāk pa visiem, augstāk par zemi, tāda bija spēles bērnībā. Tagad savukārt 30 sekundes līdz beigām. Rukovišņikovs, Eks, bumba centrā, Kirilovs driblē, Eks atgūst bumbu, Rukovišņikovs 3 punktu metiens garām, 10 sekundes, bet Kristians savāc bumbu, Eks garām. Diemžēl uz pozitīvas notas šī spēle nebeidzās. Viss šī spēle beigusies, 30-78, Vefrīga zaudēja Nevski Alians. Rīt atkal tiksimies, ratiņu basketbols ir vienalga foršs, lai ir zaudējums, gaidīsim uzvaras no Vefrīgā. Ar jums bija Andris Ulmanis. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Vai tu zini, kas ir bailes?
Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscenā. Dzīve kļūst arvien piepildītāka, un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank!